Nu, un jācer tiešām, ka arī pavasara pusē precizitāte būs nesliktāk. Dāmas un kungi, sagaidām šeit, laukuma centrā un visā arēnā Rīgā Francijas čempioni, pasaules komandu čempioni, velo triālā Timo un Silva! Welcome, guys! Nu, šajā brīdī arī šeit, zinām, šova elementi, pareizāk sakot, tīrs šova elements Francijas velo triālisti. Tātad paskatīsimies, kādi triksi tiks demonstrēti ar... Jā, tie jau sāk, tātad... beidzot arī ieraudzīgi, kurā arēnas Rīgas sektorā notiek šie pirmie paraugu demonstrējumi. Nu, piezemēšanās nebija tik veiksmīgi, kā varētu domāt. Nu, otrs velo triālists to izdara labāk. Jau abi ir laukumā. Jābrīnām līdzsvaru sajūtai jābūt ir un precīzai koordinācijai jāmāk ļoti labi strādāt ar priekšējām un aizmugurējām bremzēm. Arī šādi pieturot, kas nobremzēja priekšējo riteni. Tas pats ar aizmugurē riteni. Nu, ar aizmugurē riteni varētu būt arī vieglāk to izdarīt. Mums pamat tiek ņemts arī velo triālu sacensību. Vairāk pamata elementi. Šādus pakaļējā riteni parasti notiek arī velo triālā augstslēgšanas sacensības. Nu, virs metra. Šeit pat mums Latvijā puiši lec. Tad iespējams, ja Francijas pārstāvi ir arī pasaules čempioni, tad domāju, ka viņi var vēl kādu centimetru noteikti arī augstāk uzlikt. No. Tas vienam šova elements, es domāju, meitenēm tāds nelielas bailes tomēr ir. Es jau tā pāris centimetrus no tavas galvas, kāds mēģina pārlikt pāri. Kā izrādās, tad arī var maigi pieskārties ar vismaz vienu no riteņiem meitenēm. Sāpīgi tas izskatījās nebija. Nu, francūžiem izskatās, mūsu zeltenis ir iepatikušās. Velo triālisti ir aizbraukuši.